Katram novadam un pilsētai ir kāds simbols, kas to atšķir no citiem un padara pazīstamu. Cārnikavas vārds jau izsenis ir saistīts ar nēģu zveju, un tieši nēģis, kas daudziem cilvēkiem ir īpaša delikatese, pazīstamu padarīja arī Zigrīdas un Eduarda Skavenecu ģimenes uzņēmumu Sijā Krupis. Kā stāsta Eduards, nēģu kūpināšanas bizness sācies jau 1993. gadā. Uzņēmums piedāvā augstvērtīgus nēģus ar neatkārtojamu garšu. Par to, ka Sijā Krupis ar nēģu pārstrādi ir iekarojis Latvijas tirgu, liecina produkcijas noieta vietas – lielveikali Sky, City Market, tirzniecības centra Alfa Rimī un citi. Gada laikā Sijā Krupis saražo ap 12 tonnām šīs zivju delikateses. Sijā Krupis piedāvā 3 veidos pagatavotus nēģus – ceptus uz oglēm, ko var baudīt turpat uz vietas vēl karstus, nēģus želejā, nēģu suši. Recepti, kā pagatavot nēģi, ir zināma. Jaunu Ameriku atklāt nebija nepieciešams, bet kāpēc vienam sanāk garšīgāk, bet otram nē? Atbilde slēpjas dažādās niansēs. Citi liek klāt konservantus, kas jūtami maina garšu, vai arī vēloties procesu padarīt lētāku, neizcep nēģus līdz galam, jo tad tie ir smagāki. Un vēl, lai garša būtu nevainojama, nēģiem jābūt svaigiem. Mēs lietojam tikai tādu produkciju, kur nav jālieto, kā tagad modernā tehnika lieto, konservantus, vielas klāt. Un līdz ar to mūsu produkcija, ja mēs skatāmies veikalos vai kur, uz vienīgiem uz kubliņiem, kur rakstīts bez konservantiem, tie ir krupenēģi. Un tāpēc mēs esam droši, varam tirgot savus nēģis, un mums pircējs ir iemīļojis, ka tie nēģi ir tiešām ekoloģiski tīri un arī garšīgi. Nēģus uzņēmums pamatā iepērk no vietējiem zvejniekiem. Sijā Krupis piedāvā ekskursijas, kurās iekļauta nēģu pagatavošana un degustēšana. Zigrīda un Eduards Skaveneci ciemiņus aicina burtiski pie sevis mājās, kas ir liela uzdrīkstēšanās. Jau ieejot pagalmā, acis priecē plašā krupju kolekcija, ar ko lepojas saimnieki. Dažāda lieluma, krāsu un pielietojuma dekoratīvās figūras, gan pašu pirktas, gan dāvinātas, vestas no tuviem un tāliem ceļojumiem, izteiksmīgi papildina jebkuru degustāciju. Ekskursiju laikā uzzināsiet gan nēģu iegūšanas noslēpumus, nēģu pagatavošanas mākslu un, protams, varēsiet baudīt. Piesakieties ekskursijai jebkurā nedēļas dienā un uzziniet vairāk par to, kā izslavētā delikatese no upes dzīlēm nonāk līdz jūsu galdam. Ļoti patīkami, ka mēs varam aicināt ciemos viesus no tālienes un tuvuma. Viņi atbrauc, mielojas, pārdomā savu dzīvi un izgaršo, saka Zigrīda Skaveneca. Tagad gaidām viesus jaunajā telpā, kur pie kamīna mēs varēsim sēdēt un baudīt nēģus.